Tagad mēs esam pieraduši pie banku lietotnēm, bet 1996. gadā viss bija savādāk. Toreiz parādījās kaut kas neticams – e-goldu. Iedomājies, toreiz nosūtīt īsta zelta daļiņas un nosūtīt tās jebkuram cilvēkam, jebkurā pasaules vietā, dažu sekundžu laikā, bez bankām, bez dokumentu kaudzēm un bez gaidīšanas. Tirgotājiem tas bija īsts sapnis. Beidzot varēja pārdot preces visā pasaulē un saņemt apmaksu tūlīt, nevienam vairs nevajadzēja gaidīt nedēļām ilgi uz starptautiskajiem pārskaitījumiem. E-golds kļuva tik populārs, ka apstrādāja miljardiem dolāru, bet tur bija viena liela problēma. Tas viss piederēja vienam uzņēmumam, un tur, kur viens centrālais punkts, ir vājā vieta. Kad pie durvīm pieklauvēja FIB un citas iestādes, sistēmu vienkārši atslēdz, cilvēki pazaudēja piekļuvi savai naudai. Šis bija pirmais lielais pierādījums pasaulē. Vajag digitālo naudu, bet tai ir jābūt drošai un neatkarīgai. Nākamajā video es tev pastāstīšu par to, kā parādījās PayPal un kāpēc tas mainīja visu, ko mēs zinājām par iepirkšanos internetā.